Klausties, ar to atmodu ir strundīgi. Jo viens otrs no jums viņu plāno palaist garām. Man prieks jūs šovakar atbraucāt uz baznīcu. Ceru, ka debes Tēvs runās jūsu sirdīs un mošku jūs no šī likteņa izmuksiet. Nē, es neākstos. Es ar ironiju runāju par to, kas ir. Skaties, Bībeli ir gadījies lasīt. Skaidrs. Bībeli saka, visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Amen. Jūs varat šokar atgriezties no grēkiem, pēc tam nopirkt Bībeli izlasīt. Amen. Uzdošu otrais jautājumu. Vai Bībeli kāds ir lasījis? Ok, nu jau ticīgo ir vairāk. Es domāju, jāsāk sludināt evaņģelisti, atgriežās, varbūt Bībeli sāks lasīt, zin kaut kādā veidā. Bībelē ir stāsts par to, kā cilvēki ir stāvējuši Dievu brīnumiem pašā vidū un ir palaiduši garām. Kad cilvēki lūdz Dievu par atmodu, tad cilvēki lūdz, bieži vien lūdz, sunciem zēns esmu lasījuši. Jau vairāk. Ja, nu, protams, tā ir jūsu tēma, jo prasa, kas Bībeli lasīs, nezinu, kas tā pa grāmatu. Prasa sunciem zemi. Protams! Kurš nav lasījis sunciem zēns? Viņi mūžīgi meklēja to laimes lāci, viņš pie viņiem regulāri ieradās, aptīrīja viņus, izvadāja pa visām mājām, nekas nemainījās. Amen? Un tagad cilvēki lūdz par atmodu, tad viņi lūdz atmodai par to pusi, kur notiek zīmes un brīnumi, un viss skrien uz baznīcu. Un, kungs, cik brīnišķīgas lietas noliekās. Amen? Jo mums vajag to Dievu darbību no visu spēka, ja? Un tad mēģina to Dievu pamodināt, sakustināt, lai viņš sāk strādāt. Bet atmodai ir drusiņu otra puse. Īsta atmoda nekad nav atmoda, ja cilvēks nav pamodies un nav izmainījies. Un es jums izlasīšu bišķītiņu no Bībeles un pastāstīšu. Un viens otrs droši vien cerēja, ka atmoda visu salabo. Zin, ka atmoda ir tagad tāds universālais cilvēks atnāk, visu izdara, viss kārtībā, supervaronis atmoda, visu sakārtos, un mēs vienkārši sēdēsim saulītē, mums pankūks citīs no debesīm, kam nepatīk pankūks, ēdīs citu ēdienu, kas nu kuram būs, medus no abām pusēm, pankūkām būs smērēts, un pienu ups paši teicējs mudējs. Starp citu, man liekas, ka atmodas laikā arī ir jāuzticās Dievam. Starp citu, Bībelē tā ir rakstīts, ka bez ticības Dievam nevar patikt, un nekāds īpašais Dieva darbības stāvoklis neatceļ to, kas ir rakstīts Bībelē. Amen? Skatieties, Apostoļu darbi 7.51. Es iziešu cauri vairākām rakstu vietām. Liec man uz ekrāna, es esmu slinks šķīrējs. Nav uz ekrāna, Apostoļu darbi 7.51. Apostoļu darbi 7.51. Vienreiz, Apostoļu darbi divreiz, Apostoļu darbi 3 lasīšu pats. Toči nav. 7.51. Kompis uzkārās. Jūs stūrgalvi ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm, jūs vienmēr pretojaties svētiem garam, kā jūs tēvi, tā arī jūs. Es vakardien runas karstumā šo frāzi piedēvēju apostolim Pāvilam, bet tas ir Stefans. Tas ir Stefans, kurš to saka, Stefans, kurš to runā. Viņš saka, jūs stūrgalvi ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm, jūs vienmēr pretojaties svētiem garam, kā jūs tēvi, tā arī jūs. Amen? Mateja 21.15. Stūrgalvi uzradās. Artur noskrien vēl vienreiz garām. Viņš tā noskrien garām, hops, viss sāk mainīties. Bet, kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumdarbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī kliedzamos Jānā Dāvida dēlam, tad tie apskaitās. Amen? Tas ir tas, par ko mēs lūdzam Dievu, zīmes un brīnumi. Amen? Brīnumaini Dievu kalpojumi, visi laimīgi kliedz, bļauj, iet rokas pa gaišu, aleluja. Viņi stāvēja brīnumiem pa vidu, un viņi ko? Viņi palika dusmīgi, amen. Viņiem tas nepatika, viņiem bija viena alga, ka cilvēki paliek veseli. Ja jūs būtu dzirdējuši stāstu, ja jūs būtu lasījuši Bībeli ne tikai sunciem zēns, jūs zināt, ka tur ir tāds stāsts par cilvēku, kurš bija piedzimis akls. Atcerieties? Un tad tur mācekļi prasīja, kurš ir grēkojis, viņš vai viņa vecāki, viņš akls piedzimis, ne viņš, viņa vecāki, lai Dievu arī parādījos, babāts, jēdz, viņu dziedina. Un templī viņam pratina, kā tu palika vesels. Viņš saka, viss stāst viņiem vienreiz. Šiem stāsts nepatīk, stāst otrais, un viņš viņiem saka, mēs zinām, ka Dievs grēcinieks neklausa. Un tie gudrie farizēji saka, tu visi grēkos dzimis mūsu mācīs, it kā viņi būtu piedzimuši savādāk. Tie ir pirmie cilvēki no mēģenes, zin kā. Jo aklais bija dzimis grēkos, viņi bija dzimuši sterilā vidē, no mēģenes. Neesam pamanījuši Bībelē visādas unikālas lietas. Es domāju, kāda augstprātība, viņi ir dzimuši vienādi, viņi ir staigājuši vienādi. Un viņš saka, ne.
Tāpēc zīmes un brīnumi vēl negarantē, ka tavā dzīvē būs atmoda. Tu vari staigāt uz baznīcu, kurā notiek zīmes un brīnumi, var būt tikpat miris, cik apkārtējie grēcinieki. Amen? Halo, dzied mani! Ko es tur skaties? Tur kāds sludina? Kas apī, ko viņi dara? Tas, ko viņi dara, nekādā veidā neietekmē to, ko es stāstu, starp citu. Precīza ilustrācija. Es jums sludinu Dievu vārdu, viens grābstās gar projektoru, un jūs skaties, ko viņi dara, un domājat, ko viņi dara. Acu priekšā notiek zīmes un brīnumi, un viņi domā par to, kā viņi izskatīsies. Viņi domā par to, ko tas viņiem nodarīs dzīvē, vai ne? Skaties, 5. Mūzes grāmatā 11. nodaļā ir stāsts. Es viņu jums nelasīšu, es jums viņu vienkārši izstāstīšu. Un tur Mūzes runā uz Izraēlu, Mūzes vispār 5. Mūzes grāmatā uzstājās ar 3 runām. Nu tā izstāsta ar 3 runām, uzstājās runām. Un viņš vienā no šīm runām saka, viņš saka, jums, Dievs, ar jums slēdz derību. Nevis ar tādiem, kas nezin, bet ar tādiem, kas ir redzējuši Dieva varenos darbus. Amen? Ar tā, dažiem tik un tā ticības trūks, es pastāvišu priekšā. Slēdz derību ar tādiem, kuri zin, kuri ir redzējuši Dieva varenos darbus. Ko dara Izraels tad, kad Jozua nomira? Kad Jozua nomira, Izraels atkāpās no Dieva lēnām un pamazām. Amen? Nāca soģi, viņi atgriezās pie Dieva, un kad soģis nomira, viņi atkal atkāpās no Dieva. Visu laiku cikls turpinājās, bet Dievs slēdza derību ar cilvēkiem, kas redzējuši brīnum darbus. Vai zināt, ka bija vesela paudze, kas nomira tuksnesī atmodas vidū? Viņus izveda ārā no Ēģiptes ar brīnumainām zīmēm. Amen? Viņi ar savām acīm redzēja, ka asinis uz viņu durvju palodzēm, uz durvju aplodām un uz logu palodzēm, aplogiem paglāba viņu pirmdzimtos. Viņi to redzēja. Viņi izgāja ārā, apkrāvušies ar zeltu un sudrabu, ko eģiptieši viņiem iedeva. Viņi apstājās pie jūras, jūra pašķīrās, viņi pārgāja pāri. Amen? Viņiem maize krita no debesīm katru rītu. Viņi izgāja ārā, sagrāba savu bļodiņu, paēd, cik gribēja. Viņiem paipalas nogāzās tik daudz, ka vajadzēja gumijas zābakos. Brīz tie nebija gumijas zābaki, tie bija paipalu zābaki. No ar gumijas zābakiem riet ūdenī, ar paipalu zābakiem pa paipalām rien. Amen? Viņi redzēja Dieva varenos darbus. Amen? Viņi skatījās uz kalnu, kur nonāca Dieva uguns. Amen? Viņu acu priekšā cilvēki iegāzās zemē, jo viņi nāca nepareizi. Viņi nedarīja to, ko Dievs sagaida no viņiem. Amen? Un ko viņi izdarīja? Viņi savā sirdī sagriezās Eģiptē. Viņiem katru nakti stāvēja ugunstabs acu priekšā. Viņiem katru dienu ugunstabs izslēdza uguni un ieslēdza mākoņu stabu. Visu laiku, katru dienu. Un mākoņu stabs un ugunstabs bija tik aktīvs, ka tad, kad viņš gribēja kustēties, viņš pacēlās un gāja, un Izraels cēlās un gāja viņam līdzi. Viņi dzīvoja Dieva godībai blakus. Un tas viņš neizmainīja. Viņi kurnēja savās sirdīs, atgriezās atpakaļ Eģiptē un rezultātā nesasniedz to, ko Dievs bija paredzējis. Amen? Tāpēc man gribās jūs apbēdināt. Ja tu lūdz, lai Dievs dod zīmes un brīnums un lai notiek varenas lietas, tu nelūdz par atmodu, tu lūdz par izklaidi. Tu lūdz par izklaidi. Tev gribās, lai Dievs tev lieto. Tev šausmīgi interesē, ko Dievs ar tevi varētu darīt. Es tev izstāstīšu. Dievu šausmīgi interesē, ko viņš ar tevi var izdarīt. Nē, ar tevi vairs neinteresē neko. Nē! Halo, kāds zina mani? Viņi atradās pa vidu brīnumainai Dieva rīcībai, un tas viņus neizmainīja, jo sirds nebija pieķērusies Dievam. Skaties, ko psalmos raksta. Psalmos raksta tā. 106:7. Būs? Heu! Mūsu tēvi Eģiptes zemē neievēroja tavus brīnumu darbus, viņi aizmirst tavu lielo žēlstību un bija nepaklausīgi pie jūras, pie Niedru jūras. Amen? Amen? Mums reizēm liekas, ja mēs redzēsim, tad būs super. Nāks pūļi, vēl kaut kas notiks. Un mēs nevaram saprast, kas notiek. Es pierakstīju sev tādu nelielu atziņu, kamēr es gatavoju to, ko runāju. Atmoda nav brīdis, kad mums visiem beidzot ir izdevies pamodināt Dievu. Dažas lūkšanas tā arī izklausās. Kungs tēvs, glāb viņus beidzot! Svarīgāks jautājums būtu, debes tēvs, kāpēc tu nespēji man lietot, lai glābtu kādu?
Dievs ir deklarējis, ka viņš grib glābt cilvēkus. Vai tā ne? Halo! Skaties, atmoda nav brīdis, kad mums visiem beidzot ir izdevies pamodināt Dievu, bet gan laiks, kad Dieva bērni atrodas nomodu stāvoklī un dara Dievu prātu. Tāpēc vienam otram tas paies garām, jo viņš nekad atmodu nav redzējis kā iespēju izmainīties un atmosties, lai klausītu Dievu. Es domāju, ka Dievs nav ieinteresēts tādā atmodā, kurā viņš nevar tevi pamodināt. O, nē, Dievs atmodu dos, bet runāja par tevi un par atmodu, par tavām un atmodas attiecībām. Ja tu esi lūdzis, lai Dievs modina valsti, ja tu esi lūdzis, lai Dievs maina cilvēkus, un neesi lūdzis ar apziņu, ka Dievs mainīs un modinās tevi, tu neesi lūdzis par atmodu. Āmen. Ja tu esi lūdzis par zīmēm un brīnumiem, par gara dāvanām, nepieļaudams iespēju, ka Dievs mainīs tevi, tu neesi lūdzis par zīmēm, brīnumiem un gara dāvanām. Tu esi savā lepnumā meklējis iespēju izcelties pārējo cilvēku priekšā. Tu esi savā lepnumā meklējis iespēju izcelties pārējo cilvēku priekšā. Un tāpēc tik ilgi ir jāgaida un nekas nenotiek. Atmoda nav brīdis, kad mums visiem beidzot ir izdevies pamodināt Dievu. Dievs ir nomodā. Bet gan laiks, kad Dieva bērni atrodas nomodu stāvokli un dara Dievu prātu. Man šodien ātri iet. Šodien nebūs stundu un 10, tā šausmas. Un es jums noslēgšu Atklāsmes grāmata 3. nodaļu. Nē, tas nav runas beigas, tas ir tikai pēdējā rakstvieta, ko es lasu. Atklāsmes grāmata 3. nodaļa no 1. līdz 3. pāntam. Un Sardu. Un Latvijas Pentekostu vasarsvētku draudžu apvienības eņģelim raksti. Gunti, tu klausies? Tu mums esi vienīgais ar eņģeļu uzvārdu palicis, sorry. Man vajadzētu it kā to tā kā pagriezt uz mācītājiem, bet es domāju, priekš kā mums visiem jau var uz tevi novelt. Pieņemsim, ka uz mums tas neatiecās. Lai Guntim tiek. Mums vajag zīmes un brīnums, vārds, lai tiek Guntim. Jo es jau esmu gatavs. Dievs vienkārši vēl nav pienācis laiks Dievam mani lietot. Ko? Es pat baltu kreklu uzvilku par godu dievkalpojumā. Man veči teica, tikai nenāc džinsenēs, teica, labi. Es pat paklausīju večiem, neatnāc džinsenēs. Es domāju, jānāk džinsenēs kā uz darbu. Strādāt. Es biju noskaņojuši šokar strādāt. Kas nav gatavs, Dievs vai mēs? Kuru nevar lietot? Dievs savu svēto garu vai cilvēkus, ar kuriem šim svētiem garam jāstrādā? Atmoda ir brīdis, kad nevis Dievs pamožās, bet tu beidzot pamodies dzīvām attiecībām ar Dievu. Saula uzlec neatkarīgi no tā, tu pamodies no rīta vai nepamodies. Vai ne? Un viņi turpinās slēgt neatkarīgi no tā, tu pamodies vai nepamodies. Sardu draudzes eņģelim rakstā saka tas, kam 7 dievu gari un kam 7 zvaigznes. Viņš ir tas, kas patiesībā tur rokās draudzes. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi mirs. Ļoti dzīvs, visu laiku lūdz par uguni, visu laiku lūdz par uguni, tik šausmīgi dzīvs, visu laiku lūdz par uguni. Nu tur kaut kur. Uzmosties. Un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus mana Dieva priekšā. Ja man sieva saka, vajadzētu izsūkt grīdu, un es turpinu gulēt, tad viņi neatrod mans darbus pilnīgus savā priekšā. Vienīgais veids, kā es varētu tikt pie grīdas sūkšanas, ir pamosties un izlīt ārā no gultas. Visa ģimene zina, ka man patīk no rīta uzkavēties gultā. Nopietni, man tik ļoti patīk, ka tad, kad sieva aiziet jau bērnus celt, es vienalga vēl paņemu piķi minūtku bišķiņu. Viens pats iztaipīties. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis. Un dzirdējis. Turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu. Ja cilvēks, kurš nav nomoda stāvoklī, jeb, teiksim, neatrodās atmodā,
Ja viņa darbi Dievu priekšā ir nepilnīgi, vai ir droši atrasties nenomoda, jeb neatmodas stāvoklī? Domājiet. Es neesmu atmodas stāvoklī, līdz ar to mani darbi Dieva priekšā ir nepilnīgi. Skaidrs, viss kārtībā. Es saprotu, es uzdodu šausmīgi sarežģītu jautājumu, absolūti grūtu, bet domājiet! Es jums pateikšu kaut ko priekšā, tiem, kas nezina atbildi. Atmoda nav stāvoklis, kurā uz laiku nonāk, bet stāvoklis, kurā jāatrodas. Jums nepatīk? Man arī nepatīk. Bet citu vārdu man nav. Tāpēc beidziet čīkstēt, lai Dievs dara brīnumu darbus. Paprasiet, lai Dievs izdara brīnumu ar savu sirdi. Ar tavu sirdi. Atmodai ir 2 joslas. Atmodai ir 1 ceļš un 2 joslas. Viena josla ir Dieva brīnuma varenie darbi, gara dāvanas un izpausmes. Un otra josla, ko nevar atraut, ir atmoda tavā un manā sirdī. Āmen. Un savādāks atmodas nav un nebūs. Nesēdiet un negaidiet, nemāniet sevi. Lietus nelīs tavā sirdī, kamēr tu neļausi Dievam savu sirdi izmainīt. Kungs, vai brīnuma darbs? Kungs, maini mani! Jo Bībelē rakstīts, šīs zīmes ticīgiem es līdz. Ja neiet līdz, tad nav vainīgs Dievs, tad es esmu neticīgs. Jā, glābts, bet Dievam neusticos. Halo! Ir jābeidz vainot Dievu, ir jāsāk nožēlot grēki un jāpamožās, jo tie, kas guļ, neatrodas Dievam patīkamā stāvoklī. Ja tava atmoda ir tikai tas, ko Dievs darīs, tad tu vari to visu palaist garām. Atmoda tur nav atmoda. Tava atmoda ir atmoda, kas notiek te. Jums nepatīk? Man cita vārda nav. Es aizvainoju jūsu augstprātīgo intelektuālo stāvokli, jūs esat supervaroņi Dievu priekšā, tikai Dievs ir iemidzis un vēl nav pienākus laika pilnībā izliet svētā gar atmodu. Agrie, tu zināt, cik mēs esam dzīvi, kā Dievs ar mums runā? Parādi man, atnāc, parādi. Kur ir? Varbūt ir laiks aiztaisīt muti. Beigt plātīties, nožēlot grēkus un pateikt, Dievs, pamodini mani. Jo neatkarīgi no atmodas, tev vajadzēs uzticēties Dievam. Tev vajadzēs uzticēties Dievam. Tu būsi spiests viņam uzticēties. Tev vajadzēs meklēt Dievu vaigu. Tev vajadzēs staigāt ar Dievu, jo taisnais no ticības dzīvo. Amen. Jo taisnais nevis no atmodas, bet no ticības dzīvo. Amen. Un taisnajam pienākas būt nomodā. Halo, dzirdat mani? Es runāju par grēkiem, mīļie cilvēki. Es runāju par grēku, kurā tiek vainots Dievs, kad viņš ir nevainīgs. Es esmu vainīgs, ja es guļu. Kad zvana modinātāja pulkstens, es viņam uzsitu un nelienu ārā. Nav vainīgs pulkstens, ir vainīgs āgris, kurš nepiecēlās kājās. Kad man ir jāmožās, man ir jāmožās. Es domāju, ka es jums uzdāvināšu atmodu, līdz atbrauksiet uz dievkalpojumiem, baigās svētība būs. Es jums izstāstīšu, gribi svētību. Gribi svētību. Ļauj, lai tavs atmodas lūkšanas paliek par 2 joslu ceļu, kurā tu lūdz, kungs tēvs, izstiep savu roku, dar zīmes un brīnumus. Bet tad tu attopies, kā agrs bļaustījās uz tevi un sāc lūgt, tā kā apustuļi lūdza. Kāds atcerās, kā viņi lūdza? Viņiem bija 2 joslu lūkšana. Zināt, ka viņiem bija 2 joslu lūkšana? Kungs dod saviem kalpiem drosmi.
Vai ne? Vai ne? Kungs dod saviem kalpiem drosmi. Ko darīt? Būt nomodā un klausīt tev. Būt nomodā un klausīt tev, sludināt tavu vārdu. Amen. Un pēc tam viņi ieslēdz otru joslu. Viņi teica, izstiepdams savu roku, apstiprina savu vārdu, izstiepdams savu roku, ka notiek zīmes un brīnumi tavu svētā kalpa kunga Jēzus Kristus vārdā. Mūsdienu atmiedas lūkšana ir viens joslas lūkšana. Kungs izstiep savu roku, ka notiek zīmes un brīnumi, kad es lūkšu. Es, protams, pārspīlēju, bet es to tiešām tā daru. Klausties, mīļie cilvēki. Izraels palaid garām atmodu un Dievu spēku un Dievu uguni. Skatoties viņai acīs. Redzot šo uguni katru, es nezinu, viņš sprakstēja vai nesprakšķēja, kad viņi dega. Varbūt sprakšķoņi bija virs tās sajiešanas telts, es nezinu, staps tur bija. Bet skaties, kas ir atmoda, Jāni. Diks tavu sirdi. Atmoda ir tad, kad Dievs pamodina tavu sirdi. Nekad uz šīs zemes nav bijis laiks, kad Dievs būtu bijis mierā ar viņu cilvēkiem, ka viņi guļ. Ka viņi guļ. Zinat, kā viens otrs cilvēks Latvijā ir aizgājis bojā? Aizmieg ārā, ziemā. Viņš nomirst, viņš nosalst. Viņš nosalst. Tāpēc Bībele saka, iekarsies. Ieredzies. Amen. Skatieties, mīļie ļaudis. Es zinu, ka jums jau dvēseli augst pēc mazās zālītes, kur mana māte ir sagatavojusi ar palīgiem un strādniekiem ēdienu tik daudz, ka no nevar redzēt vispār nemaz, ja? Ir tonnām salikta siļķa kažokā un siļķa bez kažoka un siļķa kažokā un siļķa peltkostīmā un viss ir pilns. Bet pirms tās siļķas kažokā, ko mēs ar to atmodu darīsim? Ļausim, lai Dievs pamožās, vai ļausim Dievam pamodināt sevi? Pavisam vienkārši jautājums. Pavisam vienkārši jautājums. Dievs ar savu svēto garu ir gatavs pamodināt tevi. Dievs ar savu svēto garu ir gatavs tevi pamodināt. Liela daļa kristiešu ir absolūti remdeni un vienaldzīgi pret Dievu darbu. Godvārds. Godvārds ir labi tā, kā ir. Lūkšana dzīve nemainās. Viņš atbrauc uz dievkalpojumu, aizbrauc mājās. Lūkšana dzīve nemainās. Viņa attiecības ar Dievu nemainās. Un viņš ir lūdzis par atmodu. Tā nav atmoda, kurā tu nepamodies. Tā nav atmoda, kurā tu nepamodies. Dzirdi mani? Tā nav atmoda, kurā tu nepamodies. Agri tas nozīmē atmoda nebūs, ne atmoda būs, bet tu nebūs pamodies. Tu stāvēsi kopā ar farizējiem un stāstīsi, ka tas nav no tā kunga. Tas viss ir muļķības. Dievs nepieļauj iespēju palikt miega stāvoklī. Dzirdat mani? Dievs nepieļauj tādu opciju. Dievs nepieļauj tādu opciju. Kas guļ, tā darbi nav pilnīgi Dieva priekšā. Neatmodas stāvoklis ir stāvoklis, ka es neatbilstu Dieva prasībām. Ko es cenšos izdarīt? Es cenšos tavā sirdī iedzīt izmisumu, lai tu sāc domāt, ka tev ir laiks pamosties. Pēc vakardienas runas man slavēja, teica, Agri, baigi labā runa. Jo varēja izgulēties veselu stundu. Pēc šīs dienas runas jūtu neslavēs. Būs labi. Klausties, mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki. Bet es gribu vispirms, lai eņģeļi padomā. Jo tas vārds ir rakstīts eņģeļiem. Man un pārējiem eņģeļiem. Zini, ko tulkumā nozīmē eņģelis? Vēstnesis, drauds vēstnesim. Tam, kurš atver savu mutu un svētdienā sludina. Tam, kurš atver savu mutu un svētdienā sludina. Visiem tiem eņģeļiem, kur uzskata, ka viņiem ir beigta draudze, un kā Dievs viņu tik dzīvi ir ielicis tik beigtā draudzē, un tie cilvēki nesaprot, un vēl kaut kas nesaprot. Dievs saprot, ka eņģelim ir jāpamožās. Dievs saprot, ka man ir jābūt nomodas stāvoklī. Dievs saprot, ka man ir jābūt nomodas stāvoklī.
Un Dievs runā ar savu svēto garu, jo tad, kad es neesmu nomodu stāvoklī, man darba Dievu priekšā ir nepilnīgi. Un tad arī rezultāts ir nepilnīgs. Un tad tādā miega stāvoklī es bļaustos, es saku, Dievs, dari kaut ko, Dievs, dari kaut ko. Dievs saka, es esmu gatavs darīt, pamodies. Ir laiks pamosties. Jūs palaidīsiet garām atmodi, ja jūs nebūsiet nomodu stāvoklī. Būs tā kā ar Izraēlu, priekšā stāvēs uguns taps, un tas viss paies garām. Un tas viss paies garām. Dievs, es tā arī teikšu, Dievs, man gribās teikt, Dievs man ir sūtījis jums to pateikt, lai jūs to nepalaist garām. 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 Ja tu rakstīts, ja tu gulēsi, tad viņš nāks kā zaglis. Ja tu gulēsi, tad viņš nāks kā zaglis. Amen. Ja tu gulēsi, viņš nāks kā zaglis. Amen. Tas nozīmē, viņa nākšana tevi pārsteigs, un tu nebūsi gatavs. Tu pēc tam konstatēsi, ka ir zudis. Tā nāk zaglis. Tu pēc tam konstatē, ka kaut kas ir pazudis. Ne tu viņu redzi, ne tu viņu mani. Viņš atnāk, paņem un nav. Dievs ir gribējis nākt tā, ka viņš pieklāvē vai durvīm tavs sirds atverās, viņš ienāk tavā dzīvē iekšā. Mīļie brāļi un māsas, lūkšana par atmodu. Pati atmoda ir viens ceļš ar 2 joslām. Viens ceļš ar 2 joslām. Un tie, kas brauc ar mašīnu, zina, tur pa vidu nevis ir 2 nepārtrauktās, bet saraustīta līnija, kas tikai parāda, ka ir 2 puses. Tēvs dod saviem kalpiem un izstiep savu roku. 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 Ir laiks pamosties, mīļie cilvēki. Atmodas lūkšanas nemodina Dievu. Kad mēs lūdzam par atmodu, tad faktiski mums ir jālūdz par to, lai Dievs pamodina mūs. Dzīvām attiecībām ar Dievu, kalpošanai dzīvajam Dievam. Vai ne, Jāni? Ko darīsi? Ko tad? Tu jau esi padevies. Tajā dienā, kad atdevi dzīvi Jēzum Kristum, tu jau padevies pilnīgi. Es izstāstīšu. Akurāt paņems no segu. Piesardzīgi noliks kājas uz grīdas, ja nu gadījumā agres ir melojis. Apstīsies un teiksi, vai, pidžama. Fiks metīsies pie skapja. Svētais gars tev sagatavojas drēbes, pārģēbi, fiksi, hops. Un tu skaties, vai, darba drēbes. Un tad tu saproti, es taču esmu pamodies, man jāiet strādāt. Halo, dzirdējāt, ko es jums stāstīju? Halo, dzirdējāt, ko es jums stāstīju? Kāpēc nevar iestrādāt pidžamā? Kājas sapīsies. Mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki. Un es gribu, lai tu pārbaudi savu sirdi. Es zinu, ka es neesmu bijis laipns šodien. Es būšu laipns citreiz. Citreiz. Es kādreiz gribēju tikt vaļā no dusmīgām runām. Es pat lūdzu Dievam, es teicu, Dievs, ko tas nozīmē, ka man bieži vien gadās dusmīgas runas. Un es saprotu, ka Dievam tas nepatika. Es zinu, ka tas Dievam nepatika. Un šobrīd es netaisos taisnoties jūs priekšā. Es nezinu, kā vēl lai jums to izstāst. Beidziet modināt Dievu, ļaujiet, lai viņš jūs pamodina. Beidziet modināt Dievu, ļaujiet, lai viņš jūs pamodina. Agri kā tas notiek pirms vārdiem Tēvs piedod. Esmu iesnaudies. Man mīlestība pret tevi ir atdzisusi. Es nedegu tā, kā es degu kādreiz. Tēvs piedod. Es gribu būt nomodā, Tēvs. Es gribu zīmes un brīnums. Man vajag zīmes un brīnums. Man noteikti vajag. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuram vajag. Es esmu. Bet es zinu, ka vienīgais veids, kā es to redzēšu, un ko Dievs no manis grib, lai es būtu nomodā. Lai es būtu nomodā. Lai es kalpotu viņam no visas sirds. Amen. Halo, jūs varat vēl piecelties kājās, lūdzu. Viens otrs man saka, tu mūs tikai vaino. Nē, es jūs nevainoju. Es esmu viens no sludinātājiem, es vainoju arī sevi. Es tevi nevainoju, es tevi cenšos modināt. Tu drīkst gulēt, ja tu gribi. Tu drīkst turpināt gulēt, ja tu gribi. Bet ja tu redzi, ka tavi darbi Dievu priekšā nav pilnīgi,
Ja tevī nav svētā gara liecība, ka tas, ko tu dari šobrīd, ir tas, ko Dievs no tevis sagaida. Ja tavu mīlestība pret Dievu nedeg tā, kā viņai vajadzētu degt, varbūt tu esi iesnaudies un tavs nomodas stāvoklis nav atbilstošs. Atmoda nozīmē, ka Dievs modina draudzi. Jo draudz ir Dieva instruments, pilnība, kas visu visur piepilda. Dzirdat mani? Tu esi draudze, Dievs tevi modinās. Tu draudze, Dievs tevi modinās, jo viņš sagatavos savu draudzi kā līgavu. Bez krunka, bez trāpa, nevainojam, nomodā. Līgava, kas gaida Jēzu, atnākam, neguļ gultā ar izpūrušiem matiem, bet stāv saposusies, jo gaida, ka Jēzus atnāks. Tu esi saposies? Vai pantalonos ar izpūrušiem matiem? Ir laiks pamosties, mīļie cilvēki. Ir laiks nolikt savu lielo varenību Dievu priekšā un pateikt, Tēvs, es gribu, lai tu man liedo. Tēvs, es gribu būt nomodā. Tēvs, man vajag, lai tu man liedo. Es nedrīkstu gulēt, Tēvs. Kāda jums starpība, kā jūs sauc? Puspravietis, apostols vai draudzē ienācējs? Tev ir jābūt nomodā Dievu priekšā. Tev ir jābūt nomodā Dievu priekšā. Tev ir jābūt nomodā Dievu priekšā. Tie no jums, kas Dievu nepazīst, ja esat šeit un neesat dzīvi vedavuši Jēzum Kristum, es jums izstāstīšu. Tur tālāk rakstīts pamosties un stiprini to, kas taisās mirt. Es jums pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka grēka alga ir nāve. Ja tu esi grēcinieks, kurš neesi atdevis dzīvi Jēzum Kristum, man grūti tev modināt, tev jāuzceļās no miroņiem. Un no miroņiem tu vari uzcelties tad, kad tu savu dzīvi vadod Jēzum Kristum ar patiesu grēku nožēlu, izsūdzot savus grēkus un sakot, Tēvs, piedod man. Kungs Jēzu, nāc manā dzīvē, es atzīstu, ka tu esi mans kungs, es turpmāk dzīvošu tev, dod man spēku kalpot tev, vienalga kādā secībā, bet no sirds uzticoties Dievam un negaidot, tu ne tikai pamodīsies, tu būsi dzīvs, jauns radījums un varēsi dzīvot Jēzum Kristum. Un tad uz tevi attieksies vārds, ko es šodien sludinu, ka Dievs no tevis sagaidīs, ka tu būsi nomodā. Amen. Es zinu, ka bīskaps, goda bīskaps, mans tēvs parasti, aizdroši vien pateikšu vienkārši tēvs, tā vienkāršāk man tur pinās visi tie vārdi. Mans tēvs bieži vien paaicina priekšā mācītājus, un tad viņi te stāv un gaida, kad jūs atnāksiet un aizlūksiet Dievu, un jūs te tā kā tādā lielveikalā izvēlaties, pie kuras kases iesiet, kur rinda mazāka, kur kasiera smaidīgāka. Es gribu izdarīt savādāk, mīļie eņģeļi. Es gribu izdarīt savādāk, mīļie eņģeļi. Man gribētos, ka tad, kad jūs nāksiet uz priekšu, es runāju ar mācītājiem, kalpotājiem, ka tad, kad jūs nāksiet uz priekšu un teiksiet tēvam, ka jūs gribat būt nomodā, ka jūs sāksiet lūgt divvirzienu atmodas lūgšanu, kur pirmā lūgšana ir Tēvs, uztur man nomodā, Tēvs modina mani, Tēvs piepild man ar savu garu, Tēvs dod man drosmi sludināt tavu vārdu, Tēvs maini manī, kas jāmainās, Tēvs dod man slāpes pēc tevis. Kad jūs sāksiet lūgt divvirzienu lūgšanas, tad Dievs jums dos arī lūgt otrā virzienu lūgšanas. Viņš arī izstieps savu roku un pagodinās savu vārdu. Mēs pārāk daudz esam prasījuši no Dieva, kur Dievs ir stāvējis un gaidījis, ka mēs atvērsim savu sirdi, jo nevis manas prasības debesu valstībā ir svarīgas, bet Dieva prasības pret mani vienmēr stāv augstāk. Un tici man, Dievam ir prasības pret tevi. Jo nevis kaut kā, bet ar Jēzus Kristus, viņa vienpiedzimušā dēla asinīm viņš tevi atpirka sev, par dzīvu dāvanu sev, paņēma sev, tu piederi viņam, tu neesi savs, un tāpēc Dievs sagaida, ka mēs nodosim sevi par dzīvu, svētu, patīkamu upuri Dievam. Dievs sagaida, ka mēs nomirsim sev, paņemsim savu krustu un sekosim viņam pakaļ. Lūk, par ko es sludinu. Kungs dod atmodu. Nomirsti sev, dzīvo man un būs tev atmoda. Kāpēc tik skarbi? Tāpēc, ka Dievs tā saka. Tāpēc, ka Dievs tā saka. Un es gribu, cienījami eņģeļi, es nerunāju jums vieniem, es runāju sev. Es runāju sev. Es gribu, cienījami eņģeļi, pirms jūs metaties savus svētās rokas kraut virsū, un jums ir svētas rokas, Jēzus asnīs mazgāts. Visiem tiem, kam te vajag kaut ko, es gribu, lai jūs maz mirkli veltīt lūkšanai, īstai divvirzienu lūkšanai. Uzdodiet Dievam jautājumu, Tēvs, vai es esmu nomiris sev? Tēvs, vai es degu uz tavu altāru? Un tad paklausies, ko Dievu gars runās tavā sirdī. Un viņš droši vien maigi teiks, 3 kājas tev deg, jā, tur tu tā uzmet parā un nost plaukstiņu uzlik. Un tad Dievs tev
dos savu uguni. Viņš dos tev savu uguni. Viņš dos tev savu uguni. Un tad, kad Dieva uguns tevi aprīs, tu būsi atmorā. Tu būsi atmorā. Un Dievs tev sāks lietot. Rītdien būs brīnums un brīnum. Es nezinu, kas būs rītdien tavā kalpošanā, bet es zinu, kas nebūs. Tu vairs negulēsi. Tu būsi nomodā. Un tavi darbi kļūs pilnīgi tavu tēvu priekšā. Dzirdi mani? Tavi darbi kļūs pilnīgi tavu tēvu priekšā. Tavi darbi kļūs pilnīgi tavu tēvu priekšā. Amen? Ir trakas reliģijas, kur piekritējs sevi iznīcina fiziski, jo viņiem apsola debesis. Jēzus mums nav aicinājis to darīt. Viņš ir prasījis, lai mēs nomirstam sev un dzīvojam viņam. Halleluja, Dievs! Halleluja, Dievs! Jūs varat savu atmodu iesākt šodien šajā brīdī. Jūs varat savu atmodu iesākt šodien šajā brīdī. Es tagad nerunāju, es to savu atmodu iesāku šodien šajā brīdī. Patiesībā šodien tu nemaz nedrīkst atlikt to uz rītdienu, jo Bībele saka, kad jūs dzirdat viņa balsi, kad svētais gars runā tavā sirdī. Pirms tu meties emocionāli kaut kur. Emocionāli neko nevajag darīt. Emocijas ir labas lietas, bet es gribu, lai tu pārbaudi, lai svētais gars runā tavā sirdī. Papras viņam, kungs, vai es degu tev, kungs? Kungs, vai es degu tev, kungs, tēvs? Vai mana dzīve deg tev, Dievs? Vai es esmu pilnībā, Dievs? Vai es degu tev, kungs? Viens otrs nezinu, vai viņš ir miris sev. Papras sev, kad tu pēdējo reizi uzsprāgi dusmās. Papras sev, kad tu pēdējo reizi uzsprāgi dusmās, un tu zinās tieši to brīdi, kad tev Dievs parādīja, ka tu neesi nomiris sev. Precīzi. Viss. Varenais Dievs. Varenais Dievs. Varenais Dievs. Tēvs, viņi ir tavi. Es neesmu ne par sevi, ne par viņiem miris. Viņi ir tavi, Dievs. Kungs, tu zini, ka es varētu šobrīd aiz bārdām vilkt pie tevis, Dievs. Kungs, tēvs. Tu arī zini, Dievs, Jēzu, kungs. Cik vienam otram ir milzīga cīņa, mans Dievs, tēvs, viņas sirdīs un dzīvēs, Dievs. Nomots ir vienīgais stāvoklis, kurā tu drīkst atrasties Dievu priekšā. Cienījamo eņģeli, nomots ir vienīgais stāvoklis, kurā drīkst atrasties Tēva priekšā. Vienīgais stāvoklis, mīļie cilvēki. Mēs esam baudījuši Dievu spēku. Svētais gars ir uz mums. Mēs esam mazgāti Jēzus asinīs. Kristīti svētajā garā. Mums nav ar ko attaisnoties. Ne es, ne tu, es nevaru Dieva priekšā attaisnoties par to, ka es esmu iesnaudies. Man nav ar ko attaisnoties. Bet man ir viss, lai es būtu nomodā. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Es gribētu kaut ko izdarīt. Es izdarīšu tā, kā es sen neesmu darījis droši vien. Man Marks te stāstīja, ka viņš tā esot darījis ar skolniekiem. Pirms jūs nākiet priekšā, es gribētu, lai tu, ka tu esi gatavs sākt lūgt divu virzienu lūgšanu. Divu joslu patiesībā lūgšanu, kurā tu iesāks ar sevi, ar atmodu sevi, un pēc tam par Dievu varenajiem darbiem. Un ja tu saproti, ka tu esi cilvēks, kuram ir jāmožās, es gribu, lai tu, es nestīšos patiešām. Es gribu, lai tu pastiep savu roku uz debesīm, kā zīme debes Tēvam, kā liecību, un paprasi viņam, tūlīt momentā, neko neatliec, tūlīt momentā saka Tēvs, varenais Dievs, varenais Dievs, varenais Dievs, varenais Dievs. Kamēr jūs lūdzu, Dievs jums kaut ko izstāstīšu. Es biju Amerikā Bībeles skolā, un Dievs man spēcīgi runāja sirdī, ka es nedegu viņam kā pienākās. Un es zināju, ka Dievs grib, lai es esmu uz altāra pilnīgi. Viss it kā ir kārtībā, bet sirdi tu nevari piemānīt. Un es zinu, ir viens darbs, kur es rakstīju vienā priekšmetā, es rakstīju darbu, un tas bija brīdis, kad Dievs bija mani spēcīgi modinājis, Dievs bija spēcīgi runājis manā dzīvē, es biju mainījies, un man likās, ka ir labi. Bet tad, kad es rakstīju to darbu, es darbu beigās rakstīju, es runāju par Dieva altāru šajā darbā. Un es nobeidzu ar daudz punktiem. Es pateikšu, kāpēc. Jo pēdējais teikums, ko es rakstīju tajā darbā bija,
vai es jau degu? Un es ieliku daudz punktu. Man nebija drosmes likt punktu, man nebija drosmes likt jautājumu. Es atstāju daudz punktu. Es gribu, lai Dievs manas daudz punktus pārvērš. Es gribu, lai Dievs manas daudz punktus pārvērš. Un lai jautājumu teikums kļūst par apgalvojumu teikumu. Lai jautājumu teikums kļūst par apgalvojumu teikumu, jo Dievs neguļ. Dievs neguļ, nesnauž Izraēla varenais Dievs. Nekad nav snaudis. Dievam atmodu nevajag, viņš ir nomodā. Viņš ir nomodā. Viņš ir tik ļoti nomodā. Bībele tā arī saka, ka tā kunga acis ir nomodā. Ka tā kunga acis ir nomodā par tiem, kas viņu bīstās. Tā kunga acis ir nomodā. Tā kunga acis ir nomodā. Tā kunga acis ir nomodā. Lien ārā no gultas. Lien ārā no gultas. Lien ārā no gultas. Liec kājas uz zemes. Celies kājās. Izber zem iegu. Un saka, Tēvs, man joprojām vajag atmodu. Tikai tagad es zinu, kungs Dievs, ka jau patiesa atmoda ir tas, ka tu pamodini manu sirdi. Ka es nonāku nomodā attiecībās ar tevi, Dievs Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, kungs Dievs. Halleluja, Dievs. Es gribētu, lai eņģeļi tie visi, kas kalpo ar vārdu, draudzēs, kad jūs nākt uz priekšu lūgt Dievu par cilvēkiem, mēs lūgsim Dievu par vajadzībām, par slimībām, par visu. Bet es gribu, lai jūs atsausties arī vārdam, kur es šodien sludināju. Es gribu, lai jūs atsausties vārdam, kur es šodien sludināju. Lai jūs nākat priekšā, lai par jums var aizlūgt Dievu. Bet es gribu, lai mācītāji, lai kalpotāji, kad jūs atnākat priekšā, es gribu, lai jūs mirkli pielūdzat Dievu, nevis metaties uzreiz lūgt Dievu par citiem. Un varbūt, ja tu pamani, tev blakus stāv mācītājs, kurš lūdz Dievu, pieeja viņam, uzliec rociņu uz pleca, aizlūdz Dievu. Lai Dievs viņu svētī, stāvi pa gabalu, pacel roku, aizlūdz Dievu. Jo, ja jums būs mācītāji nomodā, jūs nespēsiet gulēt savā draudzē. Jūs nespēsiet gulēt savā draudzē, un Dievs pagodinās savu vārdu ar varenām zīmēm un brīnumiem, un pagāniem būs jādzird evaņģēlijs, un viņš izsūtīs kalpus un kalpones apdzērbs ar spēku no augšienes, un Dieva vārds izplatīsies un augs augumā, un to izdarīs Dievs, un to izdarīs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, caur cilvēkiem tādiem kā tu, kas ir miruši sev, kas atdevuši sevi pilnīgi Dievam, kas dzīvo uz tā kunga altāra, amen, kas iet uz darbu un dara savu darbu, bet strādās svairīt, piepildīt ar Dieva garu, kas zīmes un brīnumu var noteikt tavā darba vietā, tavā mācību vietā, tavā ikdienā, pa ceļam uz baznīcu, pa ceļam uz mājām, veikalā, pie kases aparāta. Vienā mirklī Dieva vārds var pagodināties. Dievs nav ierobežots. Dievs saka, ka viņš meklē traukus. 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 Trauks viņš meklē. Šajā telpā ir trauki godam. Ir trauki godam, kurus es esmu mazgājis, saka tas kungs. Kurus es esmu šķīstījis, saka tas kungs. Bet Dievs arī saka, ka jūs neesat devušies viņam rokā. Jūs neesat devušies viņam rokā. Jo tad, kad viņš izstiep savu roku, tu pa to plauktu drebinies projām. Tu baidies, tu neusticies, tu šaubies, tu neklausi. Un tu tā kā tāda dreboša bļoda māla vandies projām pa to plauktu. Dievs saka, ka viņš grib tevi ņemt savās rokās un lietot. Grib lietot. Jo neviens vien jūs esat šķīstīti Jēzus asinīs, mazgāti, gatavi, derīgi jebkuram labam darbam. Bet drosmes nav uzticēties, nav paklausības, jo snauda ir iezagusies. Tie, kas snauž, to darbi nav pilnīgi Dievu priekšā. Jēzus vārdā, kungs Dievs Tēvs. Jēzus vārdā, mans kungs Dievs. Halleluja, Dievs. Halleluja, Dievs. Svēts, 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 kungs Dievs, visu valdītājs. Svēts,
Svēts, svēts, svēts, kungs Dievs, visu valdītājs. Svēts, 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 kungs Dievs, visu valdītājs. Svēts, 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 kungs Dievs, visu valdītājs.